Esam atbraukuši ar elektroauto, kur uz uzlādi. Un šodien mums tāds nopietnāks vērķis – Dongfeng M-Hero, dārgākais, ekskluzīvākais auto no šī Ķīnas ražotāja, kura grupā arī ir Voja, piemēram, bet šitas te ir, lai saprast, 170 000 eiro. Pabraukājām labi, distance ap 400 km, ko var nobraukt. Tā, apturēšanas savienojums nenormāls. Kas tas? Tā iedeva pirmo reizi, visu laiku ar elektroauto kaut kas notiek pirmo reizi, labi. Mēģināsim vēlreiz ievietot savienojumu mašīnā, labi. Līdzfinansē Eiropas Savienību šito visu, tātad nodokļu maksātāji vēl, bet no Enefit uzlāde, te ir tāds te verķīts, lai varu padot. Tas ir labi, liekam. Tā, iekšā ir un skatāmies, kas te notiek. Savienojas ar transporta līdzekli. Nedaudz jau iebraucām rekur Smiltājā. Jautājums ir par to, kas notiks ar šīm te detaļām. Tā kā mēs braucam pa Smiltīm, rekur te ir tāds savienojums, elektro. Nu, un tādas smalkas detaļas ielikts arkā. Nē, tagad it kā viss notiek. Mūsu bija diezgan maza, ap 10, jā, 11% bija palikuši, ka 12%. Jauda, ko ņem pretī, tātad ir 79,1. It kā būtu jābūt 120 kW, ko ņem iekšā. Katrā ziņā šo auto ļoti pamanu uz ielas. Toties var iepazīt daudz visādas interesantas vietas Latvijā. Nu, piemēram, atnāk šeit Lilastai Sporto Resort paēst, kamēr šitas te zvērs man lādējās. Tagad tikai baigi gribētos, ka nekas nenobrūk, lai nav tā, ka mēs tur sēžam un gaidam un atnākam un pēkšņi atkal ir nojūtas lādēšanas kaut kas procesā. Nu, katrā ziņā tagad laiks ir, mēs dodamies uzkost, kamēr M-Hero lādējās. 1088 zirga spēki, tas ir diezgan daudz, brauksim iekšā mežā, skatīsimies, kas no tā viss sanāks. Kamēr mēs pusdienās piesakoja auto un paldies par laiku!